Šodien apskatīsim 4 stabu dzīvokli brīnišķīgā lokācijā uz Bruņinieku ielas. Tas Bruņinieku ielas sākumā Bruņinieku ielā 28 renovētā mājās. Skatāmies tagad uz mūsu plašo, omulīgi iekārtoto viesistabu. Griestu augstums dzīvoklim ir 3,13 m. Šeit redzam, ērkers iziet uz pašu Bruņinieku ielu. Viņa ir vienvirziena un ļoti klusa. Redzam tagad pirmo no 3 guļamistabām. Šī ir visai arī liela guļamistaba. Es šo nesauku par master guļamistabu, bet jebkurā gadījumā redzam arī logi iziet uz to pašu Bruņinieku ielu. Tā arī ir podiņkrāsmas savienot ar citu istabu. Un dodamies tagad apskatīt virtuvi. Virtuvi ir ļoti omulīgi iekārtot. Redzam, attaisīta ķieģeļu siena. Redzam, jā, viss cauri dzīvoklim ir atvērta oriģinālā koka dēļu grīda. Dēļi ir noslīpēti un noeļoti, tāpēc ir pavisam patīkami šeit staigāt. Tagad apskatām dzīvoklim ir viens liels sānmazgals ar siltajām grīdām, ko es tagad šeit mēģinu parādīt. Un jā, ir visur ieturēts tāds stils, kur dzīvoklis ir svaigi atrestaurēts. Redzam, arī sienas ir biezas, mūra mājai tā kā pienākās. Redzam, šī ir otra guļamistaba. Šo varētu faktiski nosaukt par master guļamistabu. Un šeit lokas iziet uz iekšpagalmu, ko mēs vēl redzēsim. Un šī ir trešā guļamistaba ar savu meitas istabu noliktavu. Redzējām, tur iekšā ir gāzes katls, kas kurina visu dzīvokli. Un izjām tagad uz brīnišķīgo balkonu. Dodiet ziņu, ja vēlaties dzīvokli apskatīt dzīvē.